Es jūs sveicu Latvijas Universitātes akadēmiskajā bibliotekā, kura ir vecākā Baltijā. Svinēs nākamgad 500 gadu jubileju, viena no vecākajām Ziemeļa Eiropā. Romi, čigāni, tā ir arī mūsu Latvijas daļa, par ko mēs vienmēr gribam vairāk pastāstīt. Ar Latvijas Romu kultūras centru un agrāk ar Latvijas Romu biedrību mēs ilgstoši draudzējamies jau no 2000. Gada sākuma, jo mums jau 2002. Gadā bija izstāde Mans gars ir vienmēr brīvs, čigāni Latvijā, toreiz tā saucās. Tad jau mēs atradām, ka mūsu bibliotekā ir ārkārtīgi interesanti un seni materiāli par Romu vēsturi Latvijā. Ir gan dokumenti, gan gleznas, gan fotogrāfijas, gan arī Romu ienākšana Latvijā un vēsture un literatūrā. Par romiem ir daudz rakstīts daļliteratūrā, un tas mums bija liels tāds atklājums. Un tā mēs no tā brīža arī draudzējamies, palīdzam, un mums tā nav, šī jau ir 3. izstāde, un ļoti labprāt priecājamies, ka cilvēki var uzzināt kaut ko jaunu par romiem. Zinu, šodien, piemēram, daudz cilvēku bija tādi ļoti pazīstami, bet kuri negrib piederēt tām saknām, Romu saknām. Tad tikai varbūt viņi varēja īstenot. Es varu pateikt, kā Čārlis Čaplins, Eva Gardnera, Džuds Brainers, Eriks Cantona, Picasso, Cervantes, Elvis Presley, Timothy Daltons. Viņi ir daudz ļoti pasaulē, bet es saku, tas ceļš ir cits, tas ir kopējā civilizācija. Mēs tikai pēc tam uzzinām, ka tur ir Romu saknes, kā Čārlis Čaplins, piemēram, kur piedzima Kulpā un kura māte un tēvs bija Romu tautības pārstāvji, nevis ebreji, kā es pats visu mūžu domāju. Mūsu uzdevums bija tomēr parādīt, kā Romi šeit atrada savu vietu, šī konkrētajā vietā, šī sabiedrībā Latvijā. Pirmā izstāde bija kaut kur vairāk kā 20 gadus atpakaļ, un tad bija tā Romu genocīda izstāde Samudari Pen, un pēc tā momentāli sākās ļoti aktīvas mūsu Latvijā Romu darbības. Šogad mēs gaidām 9. starptautisko pasaules Romu kongresu, un es ceru, ka šī izstāde arī dos stimulu mums pašiem uzsākt kaut kādu jaunu spēku, jaunu enerģiju. Tie plāni mums ir diezgan lieli. Mums šodien Latvijā ir jāizveido memoriāls, ļoti cieša sadarbība šodien ar Indijas valdību, kur mēs esam viena no vadošajām lomām, jo mēs vienmēr kaut kur esam pionieri. Un es ceru, ka šī izstāde arī palīdzēs mūsu sabiedrībai apzināt tieši to, ka mēs neguļam mūsu valstī, mēs vienmēr atrodam savu vietu. Kaut vai mēs zinām, ka mēs esam sveši visur, visās vietās pasaules malās, un neesam savējie nekur. Bet mēs kaut kādīgi pielāgojamies, atrodam to savu nišu un saglabājam gan savu kultūru, gan savas tradīcijas, bet galvenais mēs saglabājam savu valodu un kopjam. Un šī izstāde to var redzēt, ir īpaši pēc atmodas laikiem, kad mēs Latvijā pirmo reizi veidojām savu literāro valodu.
šodien godīgi es attaisīju sev acis, tāpēc, ka romiešiem ir ļoti, ļoti liela vēsture, ko mēs nekad nezinājām. Tā kā šodien es viņus gribu apsveikt ar to svētku, kas viņam šodien ir, un pateikt labu nākotni jums. Mana tāda draudzība ar Rudeviča kungu sākās tajā laikā, kad es biju labklājības ministre. Un tad mēs domājam, kādā veidā, kādus projektus, kā labāk atbalstīt. Un tas tiešām ir ļoti patīkami redzēt, ka Romu tauta ir gan integrējusies šeit, gan tai pašā laikā saglabā tās savas tradīcijas. Un šogad bija iespēja arī būt Sabilē Vīnes svētkos un satikt Romu kolektīvus gan no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Tās ir laikam tās visspilgtākās emocijas un milzīgs paldies Rudeviča kungam par visu to, ko viņš dara, lai tiešām Romu kultūras tradīcijas tiktu saglabātas, lai viņi spētu attīstīties un arī cilvēkus visādā veidā motivēt, darboties un iesaistīties. Понравилась выставка, мне очень понравился концерт. Девочки из этого ансамбля поют так, что просто за душу берет, и слезы наворачиваются. И очень хочу отметить скрипача, особенно его интерпретация Чардаша Мойти. Такое я слышала впервые. Браво, браво. Es esmu ļoti priecīgs, ka notiek kārtējais pasākums, ko rīko Romu kultūras centrs, jo tiešām ir jārunā gan par Romu vēsturi, gan par Romu kultūru Latvijā vēl un vēl vienreiz, jo gan Romu kultūra, gan vēsture nesaraujami saistīta gan ar Latvijas, gan Latvijas Republikas vēsturi. Un tādēļ šādi pasākumi un arī, piemēram, starptautiskais Romu kultūras festivāls, kur tiek parādīta kultūras dažādība, ir jāatbalsta un jārīko. Prieks šeit ir ierasties, un Rudeviča kungs nerimstoši spēja piesaistīt ļoti daudz cilvēkus no dažādām sfērām, tā skaitā no izpildu varas, kultūras cilvēkus un dažādas uzņēmējus, lai atgādinātu par Romu kultūru. Manuprāt, šādas izstādes ir vēlreiz apliecinājums tam, ka ļoti daudz tautības
ir cietušas laika gaitā, un nekādā gadījumā tas nav pieļaujams. Lai to nepieļautu, savukārt ir par vēstures gan gaišajām, gan tumšajām lapas pusēm nepārtraukti jāatgādina. Es esmu ļoti gandarīts, ka šādā pasākumā mēs bieži piedalāmies, un Rudeviča kungs vienmēr ir centies tos, tā teikt, plaši organizēt. Normons un viņa ģimene mums vienmēr ir lieli draugi bijuši. Mēs daudzus gadus nākam uz viņa skaistiem koncertiem. No visas pasaules atbrauc viņa kolēģi, kas skaisti spēlē, dzied. Mēs vienkārši esam tik tādā mūzikā vienmēr. Mums ļoti, ļoti patīk mūzika. Ļoti. Kas nevar satricināt sirdi, kā Romu mūzikas skaņas. Tas ir brīnišķīgi. Pilnīgi tā, kad visi šarmuļi, tādu pārņem, es nezinu, kura mūzika var tā pārņemt. Это удивительные люди. Действительно, люди с солнцем в крови. Их песни заставляют в нашем достаточно суровом климате радоваться жизни, улыбаться. И даже когда тебе тяжело, и ты послушаешь эту песню, казалось бы, народа, который пережил очень много трагедий, его история была достаточно тяжелая, и он сумел сохранить эту радость, и он делится этой радостью, дарит ее всем, щедро дарит. Мне очень понравились зажигательные ритмы, скрипка, девочки, которые пели на цыганском, на русском, на латышском. Я получила заряд эмоций, я поэтесса, и я думаю, сегодня мне приснятся красивые стихи об этом замечательном народе, который разводит по миру слово «свобода». Я просто обожаю этот жанр, обожаю цыган, обожаю их культуру. Так, как они поют, не поет никто. Наши цыгане как раз показывают именно душу, свою душу и душу тех народов, среди которых они живут. Это удивительное качество цыган. Большое спасибо за эту выставку Норманду Рудевичу и всей его семье, которая принимала участие в создании этой выставки. Мы становимся богаче, когда узнаем свою историю. Это очень важно. И отдельное спасибо ансамблю, который растрогал до слез, с которым хотелось вместе петь и танцевать. Мне теперь хочется точно такой же наряд, как у солисток этого ансамбля. Es neesmu nevienu koncertu palaiduši garām, nevienu. Vienkārši ideāli. Viņa ģimene ir fantastika un tāds, kā saka, koncertus un izstādes, kā taisa Normons. Un viņa ģimene, protams, viss kopā, viens pats viņš to nevarētu. Tas ir vienreizīgi. Mēs ļoti priecīgi esam. Paldies! Paldies! Bez kultūras nav nākotnes. Bez tās enerģētikas, ko jūs starojat, jūs tautas starojat, nav nākotnes. Bez ģimenes nav nākotnes nevienai nācijai. Romi ir kā izcils piemērs, kas ir ģimenes vērtība un kā tās vērtības ir jāglabā un jāattīst. Visai pasaulē mēs esam vajadzīgi, smaidīgi, omulīgi un laimīgi. Tā ir vienīgā iespēja uz attīstību un uz perspektīvu. Paldies jums, man tiks izdevies vakars, un pēc iespējas vairāk šādus pasākums un pēc iespējas vairāk stāstīt par romiem, kultūru un perspektīvu. Paldies!